Fu! Man pat zos jau uzsina. Johaidī! Mūsu šīs dienas viesis ir Vecrīgas zināmākais klubinieks, kuras saimniecībā ir slavenie Sinners un Pandemonium. Ar mūziku viesis ir saistīts jau kopš 2015. gada, izdodot vairākus veiksmīgus singlus, taču varētu teikt, ka pirmais rīktīgi lielais hits tika izdots ap valsts svētkiem, un tas bija Par savu zemi saukt, kas pāršalca visu latviešu sirds visos mūsu platuma grādos un arī pasaulē. Nu pat izsludinājis koncertu pa lādījumu 20. aprīlī, jaunu albumu un nu pat svaigi saņēmis zelta mikrofonu par gada Elvija tautas dziesmu. Kā arī šis džeks ir viens no sirsnīgākajiem un jautrākajiem cilvēkiem, kuri man tas prieks saukt arī par savu draugu. Miks Galvanovskis. Čau, veci! Au, bļaļ! Fucking gradzēts! Es atvainojos. Viss kārtībā. Oh, shit! Beidzot, jā, vai ne? Beidzot, es esmu šeit. Beidzot, es šeit, bet saprotu, kas labi nāk lēnāk, jo mums teikt īstenībā patiesībā beidzot daudz kas ko parunāt, un es šito brīdi taupīju. Es esmu ļoti excited. Es ļoti excited, tāds apstulbs liecies. Kādas te ir ekspektācijas, vai ne? Manuprāt, brīnišķīgs. Nu, kas te var būt? Te ir laba kompānija un laba dzēriena. Nu. Nebūs jau pirmā reize, kad mēs esam arī vairāk izmāmuši. Pirmais pāļa bazars, bet pie kamerām ir. Jā, tieši tā. Nu labi, tu esi alkohols, to es jūs. Nu labi, tad davai, tu jau noteikumus zini, visu zini, aiziet pagnaļ. Tā kā. Mūsu pirmais dzēriens ir bezalkoholiskais džins Tanqueray 0 grādi. Tanqueray 0 grādi satur tās pašas 4 augu sastāvdaļas, kas izmantotas Tanqueray London Dry Gin pagatavošanai. Kadiķi, koriandrs, lakrits, sakni un dižsirdzeni, tulkojot augu latviešu valodā. Angļu valodā tas būtu Angelika. Bezalkoholiskais Tanqueray ļauj atklāt tādas pašas kvalitātes garš kā oriģinālais Tanqueray džins ar toniku, tikai bez alkohola. Bezalkoholisks. Jā. Domāju, kaut kas nav kā vajag. Tātad, vecīt, jauns albums izsludināts. Ko notiek? Viss notiek brīnišķīgi. Man liekas, beidzot citi tā kā apgriezieni sākušies karjerai ir. Un jā, tūlītām būs jauns albums ar nosaukumu Bohēmas dienas grāmata, kur principā tiks pastāstīts no A līdz Z izstāstīts stāsts, ko nozīmē dzīvot šajā Bohēmā un kā man gājas ar to. Un, kā iet joprojām? Kā iet vēl joprojām ar to. Un, man, teiksim, tā albums ir sākot no patriotisma līdz pesimismam un no mīlestības līdz naidam. Teiksim, wow! No naida līdz mīlestībai kāds seriāls. Jā. Un tad pēc tam arī šis lielais notikums atzīmēs. Par to pēc tam parunāsim. To pēc tam. Par albumu. Jā, un albums sastāvēs no daudzām dziesmām, kas jau ir iznākušas līdz šim. Tāpat minētā Par savu zemi saukt, kur bija tā spīdīgā lietiņa tagad... Par to arī parunāsim vēl, par to parunāsim. Kur ir tā spīdīgā lietiņa? Tu viņu nesa apkārt tā kā talismana? Tev vajag izurbt viņai šitai te caurumu kā ķēdi vecīt nesā, kā blingu vienkārši. Nu jā, principā. Galvenais vicinies, es laikam viņu, kad runā. Bet nē, Nauris baigi labi pateica, ka patiesībā šis ir visvērtīgākais mītis, jo šis nāk no tautas. Jā. Šis nāk no cilvēkiem, tā kā šim ir actually kaut kāda vērtība. Tā ir lielāka. Pakomentē, bet cik saprot, mēs pēc tam atgriezīsimies pie šīs tēmas. Jā. Un tā mums viņš paliek stāvēt. Ka jau nolikt tur pie pūšas blakus. Kā pēdējo. Jā. un tad albumu runājot 12 dziesmas, un, kas izstāstīs tiešām to manu piedzīvojumu, kam ir iet cauri. Un beidzot, pēc vairākiem gadiem nāk ārā albums, un es esmu diezgan excited. Jā. Cerams, ka cilvēki arī. Un būs vēl tās dziesmas, kas vēl nāks ārā, tas būs, man liekas, vēl daudz jaunu pārsteigumu. Būs vēl singli līdz albumam? Būs vēl kāds singls vai tikai Stulbā sirdsapziņa? Stulbā sirdsapziņa tikko iznāca, es izziņoju albumu, un tagad mums nāks ārā albums, un tad viss iznāks vienkārši gabali reizē ārā. Nebūs kaut kāds klips varbūt jauns, vai tu vēl negrūti prognozēt? Es īstenībā vēl pat nezinu, jo man ir palikušas vēl pēdējās dienas to izdarīt, un tad ļoti iespējams, ka jo vienkārši tur ir pāris dziesmas, kas diezgan sasaistās tieši ar šo Bohēmas dzīvi, un tad tur, kāda man problēma pielikt GoPro vienu nagatu vecrīgākās.
tā īstenībā labs koncepts, vai ne? Ir gan bijuši jau tādi vairāk, bet, man liekas, tas būtu labi, jo vecrīgā cilvēkiem patīk redzēt to point of view. Jā, nu labi, vecīt, tad davai par to albumu. Gaidam 20. aprīlis, ja? Jā. Albums ir 20. marts. Albums 20. marts. Jau tūlīt es sajaucu, koncerts ir 20. aprīlis. 20. aprīlis koncerts. Jā, super. Nu 20. marts mēs atstāsim linku apakšā, tā tas iznāks priekā. Čāvinīgs. Mūsu otrais dzēriens ir liķieris Pakrojo Dvaro Keņa Coffee 22 grādi. Strādājot kopā ar augstākās kvalitātes kafijas ekspertiem, šī ir pārdefinēta kafijas liķieru būtība. Dzēriens atklāja svaigas kafijas notis līdzās upeņu notīm, kopā ar biezo kakao nokrāsām, radot patīkam noturīgu pēcgaršu. Tas ir Kenijas kafijas brūvējums. Nav sūdīgs. Šis labs, jā. Viņam tāds mokains garšo, zini? Jā. Mokains ļoti. Ok. Dārgi mokai. Nu, tad tagad koncerts pa Lādiju. Hell yeah. Lielais notikums. Teiksim tā, daudz saka, diezgan ambiciozi lieta, ko darīt, bet mēs tā izdomājām. Vajag 20. aprīlis koncerts. Pa Lādiju? Jā. 20. aprīlis koncerts pa Lādiju. Lielākais koncerts, kas man bijis līdz šim, teiksim tā. Nu, ja neskaidrs, protams, kur pasākums, kurus es uzstājies vai festivāls, nu, tas nav nekad bijis solo koncerts. Un šis no A līdz Z, mans koncerts ar manām dziesmām un jaunu albumu, un es vēlos izstāstīt šo stāstu, lai cilvēki arī redz, uz kādu jaudu tas galvenais, kas ir spēlījis arī dzīvē. Bet būs arī citas dziesmas bez jauna albuma? Nu, būs, protams, ka es nevaru iztikt koncertā bez dziesmas sleģēt. I'm just a sinner. Jā, atceroties, tas 2 gadu atpakaļ, ja nemaldos, notika, ka vēl joprojām paldies tev par to, kā tu atbalstīji toreiz. Jā, vecīt, paldies. Jā. Gāja mums labi. Un tad albums 20. bet koncerts 20. aprīlis. Un viss ļoti Būs kaut kāda viesmākslinieka? Būs gan, jā. Būs gan pārsteigumi. Visu jau tu nevar stāstīt. Es visu nevaru izstāstīt, bet es noteikti domāju, ka varētu būt, ka pāris no šiem pārsteigumiem cilvēkiem uztaisīs diezgan lielu šoku, ka tieši šāda tipa sadarbības ir izveidotas. Ok. Jā, un... No kaut kādiem žanriem varbūt var kaut ko patīt. Es teiktu, ka viss lielākoties ir hip-hops. Nu, tu vienmēr esi, zini, tu pisies ar tiem reperiem, reperi pisis ar tevi vienkārši. Roks, es jau visu laiku esmu teicis, roks un reps, tas ir būtībā tas iet roku rokā, vai neviens ar otru samīļojās. Un te es varētu varbūt nospoilot vienu tā lietu, ko es nekur neesmu teicis, un viena no šīm dziesmām būs tieši ar vienu hip-hop mākslinieku, reperi, ka tieši, manuprāt, jau neviens Latvijā to nav izdarījis, un tad, principā, tāds new metal noskaņas kopā ar hip-hop. Man pietrūks nu metāls, man rīktīgi pietrūks, vecīt, es to blēstoju, tā kā traks. Nu, es ceru, ka tev patiks. Man noteikti patiks priekā. Tātad biļešu linku mēs esam atstājuši aprakstu pašā augšā. Biļetes ir... Biļešu servis. Biļešu servis. Links ir augšā. Davai priekā, vecīt, par izdošanas klausu. Mūsu trešais dzēriens ir rums Santiago de Cuba Carta Blanca, 38 grādi. Ron Santiago de Cuba Carta Blanca izcelsme ir meklējama pašā Kubas sirdī. Tam piemīt salmu dzeltenā krāsa un svaiga banāna, piparmētru, vaniļas un citrus augļu notis padara to par ļoti maigu un svaigu rumu. Ron Santiago de Cuba Carta Blanca ir ideāli piemērots kokteļu pagatavošanai. Šis mums ir rumiņš, ja? Jā. Nu, viss tagad jau aiziet 38 grādi, nav ko akstīties vairāk. Es jau brīnos īstenībā, kad šodien nesāk jau no kādiem 40 vai 50 grādiem. Nē, vajag višķiņ sagatavot pieredināt akniņu, zini? Es jau trenējies šim visam gadiem. Es gaidīju šo gadiem, es visu laiku mēģināju šim trenējos un beidzot es varu parādīt. Labi, nu pastīsimies, kā tu esi gājis cauri gadiem, jo tagad es tev parādīšu 3 bildes, kuras esmu atradis ar tevi Google. Un tev vajadzēs iedot viņām kontekstu. Kas tur bija, kas notika, kas bija tas moments tavā dzīvē. Pirmā bilde ir no perioda, kad man šķiet, tu vēl meklēji sevi, kad tu nebija sevi atradis. Vai! Es šo īstenībā atceros diezgan labi. Šī ir mana pirmā fotosesija. Vispār pati pirmā? Nekad nebija bijusi vēl fotosesijas, un toreiz atceros ar... Pasties uz sevi! Nu, svaigs gurķēns, nu. Vēl dzīves tāda. Ja nemaldos, man te ir 17 gadi. Jā. Šajā, jā. Un īstenībā atceroties šodien diezgan labas atmiņas. Tiešām, kad likās, ka
Labi. Jā, tas bija pats sākums tieši manai mūziķa karjerai. Un šis ir tā pirmā fotosesija, ka likās, ka varētu kaut ko vairāk izdarīt, nevis nekā balles nospēlēt. Tas kā citi jau domāja pašā sākumā, ka es jau tur pākstīšos un pēc tam sākšu kaut ko normāli darīt. Bet, hei, nevienā brīdī neesmu sācis neko normāli darīt. Ok, labi, forši. Nu, skatāmies tālāk. Kas mums te ir? Vai, cik... Un, ja nemaldos, šī ir mana pirmā radio intervija. Tiešām, retāli esmu trāpījis. Šī ir mana pirmā, tas ir priekšnams. Zini, tāds raidījums SVK. Jā, SVK, jaunās dziesmas. Jā, jaunos mūziķus, tie, kuri nevar tikt rotācijās iekšā radiostacijās. Tad tev ir iespēja pieteikties uz SVK, un toreiz es uzvarēju mēnešu favorītu. Kolosāli! Jā, ar savu pirmo dziesmu, kas man izdāts kā solo māksliniekam. Protams, vai kas tā bija? Viņi sauc Pamosties vienam, jā. Atrodiet, atrodiet lūdzu YouTube'ā, visur atrodiet Pamosties vienam. Šo te jauno foršo puisi. Par šo faktu es atceros, kad es izdevu to dziesmu, tad tētim Čoms kaut kāds pateica par to. Viss jau ir kārtībā, viss smuka, bet Mika tik agrā vecumā, kāpēc tik negatīvi? Kāpēc nav dziesmas Pamosties trietā? Viņam bija punkts kaut kā, viņam bija štuks kaut kā. Un tēt pasties, un tad to aizgāja kaut kā ļoti ātri. Davai, es buhāšu, aucešu bārdu, tētuvējam, davai. Kaut kā tā, jā. Nu labi, tad tēt, labi. Labi trāpīja uz bildēm. Nākamā bildīt gan ir kaut kas jaunāks. Kaut kas pirmais. Nē, kaut kas jaunāks, bet es domāju arī to patīkams atmiņas. Vai, šī bilde, jā, kā saka, I'm just a sinner. I'm just Un šis bija, es teiktu, ka pirmais man lielais pagrieziena punkts manā karjerā. Par to, ka, man liekas, tajā gadā, tad bija tieši Covids un neviens nevarēja iet ārā. Jā. Un tad viss kā kārtā ļoti daudz cilvēku skatījās Supernovu tajā gadā. Jo, zini kā, parasti saka, es jau neskatos, bet es gāju garām televizoram. Tā tieši arī aizgāja, visi pavilkās Supernovu pēc tā. Tur arī baigi interesants stāsts par to gadu ir, ka, kā es jau netiku iekšā no sākuma. 16 dalībnieki bija, man tāds, labi, netiku. Nākamajā dienā izziņo par to, ka būs vēl viens dalībnieks. Būs 17. dalībnieks, un par to cīnīsies 10 mākslinieki ar savām dziesmām. Un to mēs redzam arī pēc šī un pēc tā visu. Lai arī kas man būtu, man atbalstītāji... Man atbalstītāji ir brīnišķīgākie un labākie. Paldies jums milzīgs par to. Un toreiz arī tur bija tautas balsojums, un no tautas balsojuma pārliecinošā kārtā es iekļuvu kā 17. dalībnieks. Un kas, protams, liekas nedaudz absurdi, par to, ka es tiku iekšā un nofinišēju kā 4. Un tas liekas diezgan dīvaini. Es tev prognozēju ļoti, ļoti augstu spotu. Mēs ar Bāliņu strīdējāmies. Tu taču vinēji vīna kastu. Es vinēju derībās, es vinēju vīna kastu no Bāliņa. Jā. Tā kā Edgars. Tālūk. Jā, labas atmiņas saka, jā. Nē, tiešām brīnišķīgas atmiņas. Domā vēl kaut kad piedalīties Supernovā startēt? Es būšu godīgs. Ir projekts un ir plāns uz nākamo gadu. Un ja viss aies, man liekas, ka viss būs uz pakaļas par šo projektu. Un es varu vienkārši pateikt tādu vienu lietu, ka plānā ir, ka es nebūšu viens šajā projektā. Būs feats. Nebūs feats, būs tieši kā sadarbība. Ok, labi. Un es par šo lietu gan es nedrīkst neko vairāk stāstīt. Neko nesaku, bet ietīsos. Bet ja tas notiks, Latvijas saturās. Labi, ietriģēji. Saturās priekā, vecīt, lai izdodas. Priekā, vecais. Mūsu 4. dzēriens ir tequila Jose Cuervo Tradicional Reposado, 38 grādi. Tā ir 100% zilās agavas tekila. Tā salma, dzeltenā nokrāsa un bagātīgā augu garša ir rezultāts ražošanas metodei, kurā tiek izmantot nelielās partijas metode, un tā ir tā pati metode, kuru izmantoja pirms 200 gadiem un kuru izmanto vēl šodien. Zilās agavas augi tiek lēni pārgatavot māla krāsnī un pēc tam destilēti 2 reizes mazās amatniecības kamerās. Pēc tam, kad tekila tiek atpūtināta baltā ozolkoka mucā, šī 100% zilās agavas tekila rada maigu sabalansētu garšu, kam piemīt garšvielu un ozolkoka notis. Labi, tad ķeramies pie tā, kas te notiek. Kāda ir, tu ņemies ar klubiem, kāda šobrīd situācija ar konkrētu alkoturismu uz Latvijā? Briesmīgi. Briesmīgi? Šausmīgi briesmīga situācija īstenībā ir. Es zinu, ka es izstāstu studijā, bet es īstenībā esmu diezgan jauns. Man ir 26 gadi. Un es esmu vecrīgas industrijā, vispār kluba industrijā jau
manuprāt, 7. gads tūlītām būs. Un es daudz ko neatceros, bet es atceros labi, kad man bija pēc 18, 19 gadi, kad es gāju tusēt, cik daudz un liela auditorija bija tajā laikā un cik ļoti tev tagad ir jācīnās par savu auditoriju vispār kā tādu. Jā. Jo turisms ir pilnīgā pakaļā. Tas ir uz kritiskā sliekšņa, cilvēki klubs pēc kluba, bārs pēc bāra bankrotē. Un vienkārši, kāpēc varbūt šo nevarētu attiecināt uz mani, tādēļ, ka es esmu ļoti pateicīgs, ka man lielākā daļa no manas auditorijas ir vietējā auditorija, par ko es arī ļoti lepojos un priecājos par to, ka pie manis tieši nāk vietējie cilvēki. Bet ir pakaļā, reālā pakaļā. Nu jā, mēs kaut kad nesen ar draudzeni gājām arī cauri Vecrīgai bišķiņ, un tu redzi tā kā viens pēc otra putekļaini logi ciet, tur, kur bija. Un tas bija sestdienas vakars. Sestdienas vakars, tur, kur agrāk bija dzīvība. Kā saka, populārākais nosaukums bāram Vecrīgā ir iznomāt telpas. Wow, tas ir labs. Kurā brīdī tas notika? Tas notika sākoties ar Covid. Un vienkārši tas viss pazaudējās, un tad bija jautājums, kā to visu uzbūvēs atpakaļ. Un to neuzbūvēja. Vienkārši nevienā brīdī tam, pazies arī mūsu Tallinks ir nogriezts šobrīd. Pareizi. Jo tas arī radīja kaut kādu veidu. Tallinks bija ļoti milzīgs. Skandināvu brauc tev katru dienu iebrauc kuģis. Un tu vari rēķināties kaut vai, piemēram, ir kafejnīcas, kas pelna lielākoties pa dienām, kur ēdina un tā tālāk. Tev iebrauc kuģis 12. Un tu zini par to, ka 3 stundas tev iebrauc, es nezinu, cik daudz tā kuģa varētu būt, bet pieņemsim 3000 zviedri, tev būs Vecrīgā no 12 līdz 3. Nenormāli. Tas ir daudz. Un tas ir pazudis viss. Tu iedomājies, ja mēs rēķinām par to, ka, labi, piesim, kaut vai tie 1000. Tu tāpat rēķini, cik vietas strādā šais 12 līdz 3, diezgan maz, un tad tu izrēķini par to, ka vidēji viens cilvēks varētu atstāt zviedrus ap 20 eiro. Vairāk pat. Un tieši šajā laikā, ja cilvēki brauc atvaļinājumā, viņiem nav nekādu problēmu buhāt pa dienu. Un tad tu saproti par to, ka tas arī ir katru dienu milzīga lieta, ko mēs zaudējam, ka nav šo cilvēku. Es, piemēram, neesmu pats tajā kategorijā, mēs pa dienām baigi nestrādājam, un tā nav īsti mūsu auditorija, mēs esam vairāk tādas vakarvietas. Bet jā, daudziem biznesiem arī šis ir kritiski. Es domāju, atceries, kādreiz bija kaut kādas vairākas vietas pie pils tieši. Jā. Tagad nav neviena, jo nevienam nav vajadzīgas tās vietas. Kādreiz atbrauc tā turists no Zviedrijas, viņš iet kājām no ostas, loģiski viņš ierauga pirmo vietu un viņš ieiet. Izdzer kaut vai kafiju, vai ne? Tā kaut kā. Ir diezgan bēdīga situācija. Domāts, kaut kad atgriezīsies, paliks labāk, vai arī kas būtu, teiksim, jādara. Es nezinu, vai Rīgas doma vai Rīga vispār tas baigi interesē dabūt tos turistus atpakaļ uz Vecrīgu, bet kāda liekas, kāda būtu soļi, kas būtu, ar ko būtu jāsāk, ja mēs gribam atpakaļ to pieplūdumu, kas bija agrāk? Pirmais solis ir, man liekas, kāpēc, lai cilvēki brauktu uz šeit. Un, starp citu, es gribu vēl vienu pieminēt lietu par to, ka mums kā kluba īpašniekiem un visvairāk besī vieni cilvēki. Un tie ir angļu vecpuļu balītes. Tas ir briesmīgākais, kas var būt, bet viņu pat nav šobrīd. Tu saproti, tev nav pat cilvēki, kas tev besī. Tas nozīmē, ka tas ir diezgan briesmīgi. Un kas būtu jādara? Zin kā, es neesmu beigais turismu menedžmenta eksperts, bet man liekas, ir jāsāk vienkārši ar to, ka to visu izdarīt draudzīgākai videi būtu, lai to, ka cilvēki pie mums brauktu, lai viņi gribētu braukt. Mums, cik es esmu bijis pa Eiropu, labi, mums naktsdzīve ir nedaudz citādāka, vai ne, bet manuprāt, mums naktsdzīve ir diezgan kvalitatīva. Un pat salīdzinoši ar Eiropu, viņa ir lētāka. Viņa ir ļoti lēta. Un es tikko biju atvaļinājumā aizbraucis uz Gruziju, un tur, piemēram, pilnīgi citādāk naktsdzīve. Tu aizēji, un tur tikai ripas skan visur, un viņi ir pieraduši uzsēt pie kaut kā tāda. Jā. Un tas ir ok, zināmā, katrai valstī ir sava specifika, un tajā pašā laikā mums arī ir diezgan nodefinējies tas mūsu konkrētais konspekts, kāda mums ir vecdzīve, kas lielākoties valda mainstreams. Daudziem tas patīk, un latvieši pie tā ir pieraduši, un es arī daru lielākoties mainstream, kāpēc man iet. Bet tajā pašā laikā mums ir arī vietas, kur izvēlēties. Piemēram, kur aiziet, tu vari aiziet paklausīties ripas uz visādām vietām. Tu vari aiziet, ripas nozīmē, tas zini. Ja gadījumā kāds nezina, tas ir tā kā... Jā, reiga. Jā, tieši tā. Es točni zinu ripas. Ripu mozonu. Un, pa naktsdzīvi, man liekas, tas būtu vairāk par to, ka mēs esam kā visi kā atsevišķs elements. Un mēs visi cīnāmies pats par sevi. Un es pat nezinu, vai kaut kādā brīdī Rīgai ir bijis tāds, ka viņi pacēluši to tēmu. Hei,
Kā būtu, ja mēs sadarbotos un veidotu kopā, tā kā, piemēram, nezinu, naktslokālu, tur, piemēram, karti vai ne? Tagad jau tie kvartāli populāri, zini, visi var vaļā kvartāli pēc kvartāli. Bet kvartāli tikai populāri vasarā. Jā, tā ir taisnība. Un mums turisms nav visu gadu. Tā arī ir vēl viena lieta, pie kā padomāt, manuprāt, un par kvartāliem, manuprāt, tā ir forša lieta. Un man liekas, ka Vecrīga arī veidojas kā tās kvartāls, jo, diemžēl, vienā Vecrīgas pusē dzīvība pilnīgi izmirusi, un otrā Vecrīgas pusē mēs kaut kā kuļamies. Jā. Un kvartāli man arī liekas, ka ir ļoti laba lieta. Tas pats, cik mums vairāk kvartāli, tagad ir mums Tvalins kvartāls, sporta kvartāls, tagad Vefs, man liekas, var vairāk kaut kādu kvartālu. Ir daudz tie kvartāli, un cilvēkiem patīk tas, ka viņi var apvienot, viņi aizbrauc uz vienu vietu, viņiem ir vairākas izvēles. Aiziesim tur. Jo es arī pats, kad eju tusēt, es gribu aiziet patusēt visu kaut kur. Jā. Vienā vietā iesaisties, tas ir tāds diezgan, jā. Labi, skaidrs. Es tad domāju, ka latviešiem jābeidz kautrēties. Mums ir, es to teicu daudz reizes, pateikšu vēlreiz, ja Lietuva ir bankings, Igaunija ir fintechs, tad nevis fintechs, bet vienkārši startupi, tad es domāju, mums jābeidz kautrēties un jāapzinās tas mūsu potenciāls. Labi, tas varbūt nav nekas, ko visvairāk lepoties, bet tas ir virziens. Mēs esam šmigi, mēs esam naktsdzīvi, mēs varam būt mazā Vegas. Un ja mēs beidzam par to kautrēties, ja mēs metam kaunu pie malas, Eiropa visi var maukt pie mums. Un es tiešām domāju, ka mums ir potenciāls šajā visā. Šitais ir tas dzēriens. Ja? Šitais Don Julio, tequila blanco. Nē, vienkārši mana tekila ir tāda lieta. Tu jau iedzer tekilu? Tā bija tekila? Tā bija tekila. Oh, fuck. Man ir vienīgais alkohols, ko es... No kā bail? Es nevaru, jā. Vienīgais, es palieku stulbs. Tā kā, let's go. Mūsu 5. dzēriens ir arī tekila Don Julio Blanco 38 grādi. Don Julio Blanco tekila, izmantojot izcilākās kvalitātes zilās agavas augu un laika gaitā ievērot destilācijas procesu, ir tekila tās patiesākajā formā. To parasti dēvē par sudraba tekilu. Tās kraukšķīgā agavas garša un citrusaugu nokrāsas padara to par būtisku sastāvdaļu dažādu kokteļu, tostarp margaritas pagatavošanā. To var baudīt arī tīrā veidā. Man pat zos jau uzsīt. Johaidī. Man liekas, tev arī bija kaut kāds tekilas trauma, vai ne? Man tagad tā trauma, man šņābi trauma joprojām. Joprojām ir tekilas trauma, man tā kā sāk pazust. Bet jā, nākamais, ko es tev gribēju pajautāt, kad tas bija pagājuši gadu, varbūt pat, pagājuši gadu laikam, Ķīpsalā riktīgi cepās par to troksni, kas pāri Daugavai nāca no Andrejsalas. Un vienu brīdi pat bija tā kā priekšlikums izveidots, ka vajadzētu vispār klubu un bāra darbības trokšņa līmeni ierobežot tik drastiski, ka vispār pēc 11. jūs nevarat neko trokšņot, neko nevarat, kas iet pretēji tam, kas ir klubs. Ko tu varētu komentēt par to? Šī tēma man ir ļoti aktuāla. Es ar viņu saskaros ikdienā, un pat arī pāris mēnešus atpakaļ mēs bijām tieši vairāk klubu īpašnieki un arī tieši pārstāvi visādu citādu vietu un lietu kādā tādā sapulcē, bet kur mēs mēģinājām risināt šīs kaut kādas lietas, kaut kādi ieteikumi. Un ir dāmas, kas ļoti iestājās par to, ka tas viss ir slikti. Bet tā kā viņas nav gatavas uzklausīt nevis nekādus risinājumus. Un es būšu godīgs, tā kā tur visu laiku ir... Man liekas, es esmu cilvēks, kas spēja veidot diskusiju ar jebkuru. Bet tur nav iespējams izveidot diskusiju. Tur ir kā siena. Tur ir pilnīgi kā pret sienu. Man arī neiet viegli ar šo jautājumu. Es šobrīd pēc paplašināšanas scenārijiem arī cīnos ar šo lietu, ka es nepārzinu arhitektūru un visu pārējo, bet kaut kādu iemeslu dēļ, atverot to jauno daļu visam, vai ne? Tagad es traucēju tieši konkrētiem iedzīvotājiem ar skaļu, un es risinu šo situāciju. Man nav variantu. Man tūlītām tur jāiegulda izolācijai skaņa. Jā, mežonīga nauda. Tā kā mēs runājam par nevis par 1000 vai 2, bet par 10. Un tas ir diezgan, tas ir sāpīgi. Man varbūt biznesa ir kādu laiciņu, un
es kaut kādā veidā izķeprošos no tā un pieļaušu, ka ok, izdarīsim. Bet ir cilvēki, piemēram, kas izīrē tikko telpu, un šie iet iekšā, un viņiem pasaka, nē, vai nu mēs tev metam ārā, vai nu tagad salabo savu, tā kā, lai tev skaņa būtu viss kārtībā, un tu nosilti. Un saprot, tas maksā reāli 15-20 tūkstošus. Un cilvēks ir tikko ieguldījis visu. Kam vispār tāda nauda ir Latvijā? Un cilvēks tikko ir ieguldījis visu, kas viņam ir, lai atvērtu to savu biznesu, un viņš reāli tiek padzīts gan arī no šīs industrijas tā iemesla dēļ. Varbūt vienkārši nākamotnē arī tad vajadzētu būt kaut kādām iespējams pat telpu normām, kurā vietā ko var un kā var. Nu, es vispār nesaprotu to ideju, kāpēc vecrīgākais dzīvo, kuram ir, kurš nav gatavs paciest skaņu un troksni. Jo, tu zini, kāda ir vecrīga vasarā, piemēram. Cilvēki staigā, cilvēki bļaustās. Viņi tādi bijuši jau 30-40 gadus. Tas nav. Nē, starp citu, Covid laikā bija tāda viena lieta, kad nenormāli daudz cilvēku ievēcās vecrīgā. Tāpēc, ka visi šie Airbnb un visi dzīvokļi biznesa negāja tajā brīdī, nebija nekāda turisma vispār. Un cilvēki arī nebrauc no citām Latvijas pilsētām uz Rīgu. Un, tev neīrēja to Airbnb, piemēram. Un, viņi izīrēja tos dzīvokļus, un tad vienkārši pēkšņi kā atvēra bišķiņas lūžas vaļā, kad varēja atkal sākt strādāt. Un vienkārši tev nemitīgi, tev zvana policija, tev nāk sūdzēties. Un cilvēki atnāca uz vecrīgā paskat, cik te ir klusi, mēs varētu te dzīvot. Bet tā taču nav, Covid laikā tas viss tika traumēts. Un kāpēc, manuprāt, vecrīga ir ļoti, ļoti svarīga vieta, kur ir jābūt ballītēm un ir jābūt pasākumiem, tāpēc, ka tu arī aizbrauc, es nezinu, uz nosauc random pilsētu širā. Tagad. Kuldīgi. Uz Eiropu? Eiropu? Kuldīgi. Sveicies Kuldīgi. Eiropā. Berlīna. Labi, Berlīna. Es nezinu, vai Berlīnā ir tas vairāk tas vēsturiskais. Kauņa. Mana mīļā Lietuva. Labi, jebkurā gadījumā tu aizbrauc uz jebkuru pilsētu, un ja tu nezini, ko darīt, tu nezini, kur iet, tu pirmais reāli meklē Old Town. Jā, tā ir. Jo visur Old Town asociējas ar to, ka tur būs ballīte. Un Latvija, man liekas, tas ir spilgts piemērs, bet kaut kādā brīdī, man liekas, turisti, latvieši pārstāja iet uz vecrīgu, kaut kāds 10 gadus atpakaļ uz pāris gadiem, tāpēc, ka bija tik daudz turisma, ka tev varēja izveidoties normāls skams. Tā kā tu varēji to darīt. Vēl tur bija visas tās konsumārietas, kad bet vēl joprojām joprojām ir. Tas viss notiek. Jā. Un tāpēc arī, Es nezinu, es neesmu bijis baigs. Es eju tikai uz vecrīgu, tā kā es eju uz sineriem, un es sineris pat vairāk priekš sevis neskaitu kā vecrīgi. Ir vecrīgi un sineri. Tas ir jauki. Un ir viss notiek. Ir notiek gan konsumācijas lietas, gan viss pārējais. Es, protams, neesmu bijis nevienā brīdī to lietu upuris, jo, es runāju latviešu valodā. Bet, ir arī striptīz klubi, kur... Man liekas, ka nav Latvijā neviens stripūks vairāk. Un es nemaz viņos nevarētu tikt iekšā. Jo mēs nezinām par viņiem? Mēs nezinām, un tu nelaiž latviešus. Jā, labi. Ir arī tādas vietas. Es nezinu, vai tagad ir, es zinu, ka kādreiz bija. Jā. Bet, jā, ir viss kaut kas, un tad es nebrīnos, ka vienā brīdī latvietis izdomāja, ka mēs iesim kaut kur varbūt nedaudz citur, nevis uz vecrīgu, jo mūs vienkārši brutāli visu laiku mēģina tur apist. Jā. Un tas ir pilnīgi saprotams. Un tāpēc ir visādi jaunie censoņi, gan ar ūsām, gan bez, kuri mēģina to visu izdarīt pilnīgi citādāk. Jā, tāpēc, mīļie cilvēki, varbūt aiziet uz sineriem, dodiet tam iespēju, jo tiešām, kā tu pats teici, tev ir pārsvarā latviešu auditorija, visi vietēji zina, tur notiek ļoti daudz foršu koncerti. Nesen bija Emīlija tieši, tu viņai tev iespēju. Tas baigi forši. Man liekas, krūti ir tas, ka tu dod iespēju, jo tu pats zini, ko nozīmē būt jauniem artistam, ka tu nav kur, zini, kaut kur vajag sev parādīt. Briesmīgi īstenībā. Jā, un tu dod iespēju. Nē, Emīlija arī tur viss cepur nost. Zinu, ka viņa nesen pie tevis ciemos. Jā, arī tieši. Viņa arī māk iedzert, tur ir viss kārtībā. Es redzēju, viņa māk iedzert. Jā, labi, davai, vecīt, paldies par to, ko dara kluba industrijas labā. Cerēsim, ka vecrīgi atgriezīsies pie savas agrākās posmas un brītu turistiem, lai kā mums nepatiktu, vai ne? Jā. Kamēr nečurā uz vietām, tikmēr jau ir. Jā, priekā vēlreiz. Priekā. Čau.
Mūsu 6. dzēriens ir konjaks. Hennessy VS 40 grādi. Leģendārs konjaks no Francijas. Hennessy VS sajūtam 2 gadsimtu garumā izkopta konjaka radīšanas talanta pilnība. Meistarīgi apvienojot 40 konjaku spiritus, kuri ar rūpību tiek izvēlēti no visprestižākajiem vīnogu reģioniem konjakā. Šis kaut kas pazīstams. Hennīts, vecīt. Jā. Klasika. Hennīts klasisks reperu dzēriens, man liekas, Bigijs 90. sāka par viņu repot un iznesa to tādu populāru mainstreamā, bet Hennīts ir iekurojis visu. Es nezinu, cilvēkam nepatīk Hennīts. Nu, jā. Nē, nu, ir kam nepatīk, manuprāt. Nē, man patīk personīgi, bet tu neliekas, ka arī baigi tāda interesanta lieta ir, kā kaut kāds stils vai nozare tev var izmainīt, ko tu dzer. Jā, mārketings vienkārši. Un tas ir tik dīvaini. Tieši tā, vecīt. Konjaks, konjaku reper panes konjaku, rokmūziķi panes viskiju. Atceries, rokmūziķiem ir viskijs, Jack Daniels, viss tas. Reperiem aizgāja konjaks, aktieriem ir džins, ļoti populārs. Un vēl tekila, man liekas, rokmūziķiem. AC/DC savu tekilu. Tā nepatīk tekila. Bet man liekas, viskijs tas ir tāds lielākais tās bohēmas dzēriens. Jā, tā ir. Viņš ir tik daudz dziesmās. Jā, man pašam dziesmās pieminēts viskijs. Bet klausies, vai tu zināji to vienu lietu par konjaku? Kāpēc vispārīgi cilvēkam ir priekšstats par to, ka konjaku nedrīkst ar neko neatjaukt, ne arī... Jā, kāpēc? Tādēļ, ka es nemācīšu to precīzi pateikt tieši kuros gados, bet vienā gadā Francijā uzmetās tāda vabole vai kukainis, kas principā nopostīja visu ražu. Un viņi, man liekas, 2 gadus bija bez konīša, kaut kas tam līdzīgs. Un pēc tam, kad viņš atgriezās, viņš maksāja vienkārši vairāk to summu, un cilvēki bija pieraduši, ka viņš ir retāks. Un principā pēc tā laika mainījās tas, ka konjaks ir izsmalcinātāks dzēriens tikai un vienīgi pēc tā dēļ, kad viņam nebija viņš kādu laiku. Un jā, tagad ir, un es būšu godīgs, es dzēru Hennīti ar kolu un negaršo vispār sūdīgi. Vispār ne. Jā. Tā kā, un vēl viena lieta, ko es gribēju piebilst par alkoholu. Es nesaprotu, kāpēc cilvēki nedzer alkoholu, kas viņiem garšo, un viņi domā par to, ka viņus džadžos. Tā kā kāda fucking atšķirība. Bet arī atcerieties, ka alkohola lietošana ir ļoti kaitīga jūsu veselībai. Mēs neiesakam atkārtot to, ko mēs darām, mēs neiesakam atkārtot mājās. Jo šis tiek izpildīts tikai profesionāli. Profesionāli uzraudzībā un profesionāli izpildījumā. Tā kā, jā. Jā, labi, Klaud, beidzam parunājumu par klubiem, bišķiņ atējām. Pēdējās dienas pāršauts šausmīgs skandāls Latvijā. Tu varbūt dzirdēji par to Jāzepu Vīto Latvijas mūzikas akadēmiju, kur uzmācās studentiem. 7 studentes jau ir pieteikušās, ka vairāk pasniedzēji. Tas nav viens. Vairāk pasniedzēji. Un iedomājies, cik tas ir drausmīgi, ka tu esi studēt pie pasniedzējiem, kuriem vajadzēja tev tā kā izglītot, bet tu tiec traumatizēt vienkārši fucking uz mūžu. Tas ir viens, un kamēr tur vēl policija visu izmeklē, priekš mums ir ļoti pāragri runāt, tur kaut ko iedziļināties, mēs vienkārši nosakam faktu un skatīsimies, kāds attīstās tālāk. Šodien ir 10. marts. Pareizi, 10. Jā. Nu, tad tu vēlies man viedokli? Nē, gan to, gan es tev pajautāšu citu jautājumu saistībā. Un es uzreiz varu pateikt par to, ka tas, man liekas, ir... nav ok, ka šobrīd neviens no tiem cilvēkiem nav atstādināts no saviem darba pienākumiem. Jā! What the fuck? Un es saprotu, ka notiek izmeklēšana, bet hei, noliec to visu, vismaz varbūt labi, beigās kāds nebūs vainīgs, kāds būs vainīgs, bet tu nevari turpināt ļaut tiem cilvēkiem mācīt. Un vispār vajadzētu atkāpties arī vadībai. Un vispār, jā. Bet man ir vislielākais, par ko man sirsniņa sāp šajā visā padarīšanā, ka mūziķi tiek uzskatīti lielākoties par inteliģenci, par sabiedrības... Tieši Jāzepa Vīto. Jā, ka akadēmiskie mūziķi tiek uzskatīti par tiešām diezgan ar augstu tādu... Pievienoto vērtību. Jā, un tad tev notiek kaut kas tam līdzīgs. Un, kāds liek izskatīt? Kāds sakars? Es tiešām, ja es būtu vadība, īstenībā man liekas, ka vadība ar šo izpelnās par to, ka vadība tiks atstādināta. Jo, ja viņi nerīkojas šobrīd, viņi, man liekas, paši sev šau kājā. Kultūras ministri jau ir pieprasījusi vairākus paskaidrojumus, ātru rīcības plānu. Prezidents pat jau ir iesaistījuši šitajā. Nu, tā arī vajag. Jā, pareizi. Tāpēc visu cieņu mūsu prezidentam. Edgars. Un
Un jā, un tāpēc tas nav ok. Protams, ka tas nav ok. Bet nav arī ok par to, ka tie cilvēki turpina strādāt. Un par to es laikam lielākajā šokā esmu. Un man ir žēl par to, ka tieši to izdara mūzikas pasniedzēji. Tā kā, nu, nē, vispār. Tas tev ir tik tuvu tēma, man tik tuvu jā, tēma. Tā kā, nu... Tas sap, it hits different, zini? Jā, es tā kā nezinu nevienu reperi, kas tā varētu izdarīt, vai ne? Un tad tev klasiskās mūzikas, vai ne? Pasniedzēji var tādu sūdu izdarīt. Nu, es atvainojos, nu, nosauciet vārdus, uzvārdus, mēs varbūt paši tautu tiksim ar viņiem galā. Jā, nu, es tev arī saistībā ar šito gribēju paprasīt atvasināšanos. Kāda vispār ir šobrīd situācija ar klubiem? Vai tu, piemēram, esi piedzīvojis to, ka tavām darbiniecēm kaut kāda lamzeka lien klāt un kā jūs to risināt, vai arī, ka tavām kluba apmeklētājām čuvaki kaut ko mēģina ielikt dzērienā un arī lien klāt? Jo, piemēram, Rīgā ir, nu šobrīd es to klubu neminēšu vārdā, bet ir visāds baumas, ka ir viens klubs, tu gan jau zini, kurš, varbūt pat 2 klubi, mēs domājam viens tos pašus, nu, kur tiek joprojām kaut kas mesas dzērienos cilvēkiem. Un kāda ir situācija pēc taviem novērojumiem un kā tu, teiksim, tiec ar to galā, ja tavā klubā kaut kāds tāds hujāts notiek? Teiksim tā, pirmais, ko es gribu pateikt par to, ka cilvēkiem ir jāatcerās to, ka alkohols nav domāts priekš visiem cilvēkiem. Un ja tu nemāki dzert, tad nedzer. Nu, tas ir pirmkārt. Otrakārt, vai ir pamanāms par to, ka meitenes kaut kādās brīžos, kaut kādās vietās jūtās nedroši? Jā. Un man vislielākais tā nesaprašana ir par to lietu, kad nu, tā dzērušā kaut kāda tēviņa mentalitāte ir. Viņš pieeja pie meitenes, vēlās ar viņu iepazīties, vispārējo viņi pasaka viņam nē. Un es neko viņš galvā domā, viņa man pateica nē, tas nozīmē, ka viņa mani grib. Un jā, tas ir redzams. Tā ir tik toksiska fucking īpašības dalkas līdzi. Es domāju, ka daudz cilvēku ir nākuši tieši pie manis zina par to, ka man ļoti rūp sieviešu drošība tieši kā tāda. Un ja tev pie tevis nenāks sievietes, pie tevis nenāks neviens. Tas ir pirmkārt. Tā ir taisnība. Tā ir pilnīgi taisnība, kas cīsiņu vakars būs fucking klubā. Jā. Ej uz skapu, ne? Es to nedomāju slikti. Man ļoti patīk skapis. Man ļoti patīk tiešām. Es to nedomāju slikti. Lūdzu, turpini. Un par piebēršanu un dzērieniem. Protams, es arī esmu dzirdējis vairāk stāstus, un es piekodinu vienmēr gan visām dāmām, gan arī kaut kādās intervijās un citur par to, ka pieskatāt savus dzērienus un pieskatāt sevi. Jūs nekad nezināt, kāds cilvēks var būt alkohola reibumā. Un ir vienkārši bieži, zini, ir tās teiciens, tu nevari cilvēkam uzticēties, ja viņš nedzer. Nu, ir tāds teiciens. Nu, es neuzticos cilvēkiem, kur nedara vispār pilnīgi neko. Tev kaut kas ir jādara, kaut kas. Nē, tas ir ok, ka daudz cilvēku noliec alkoholu, tas nav priekš viņiem, un tas ir vispār nekāda judgment šajā vietā. Bet es saprotu, kāpēc tas teiciens ir radies. Jo tev ir normāls čoms, un tev liekas, ka ar viņu viss ir ok, un viss kārtībā, un tā viņš pieliek seju. Un viņš kļūst vienkārši par briesmīgāko cilvēku, kas var būt. Gan nevar novaldīt gan savas rokas, gan visu pārējo, un tad, es atvainojos, tad tādi cilvēki vienkārši nevar dzert. Un par piebēršanām, visādām lietām, es, protams, esmu dzirdējis arī kaut kādas sūdzības par to, ka ir kaut kādā brīdī kaut kas tāds noticis. Mēs nekad neesam nevienreiz rokas pieķēruši, jo mēs tomēr arī, ja manas iestādēs nākot, tu tiec viss pārbaudīts no A līdz Z, un lai tu neienes iekšā kaut kādu šmigu vai ko, protams, ka tu kaut kādu pulveri var iebāzt jebkur, kur tu gribi, vai ne, tad ienest viņu iekšā, bet tajā pašā laikā, es domāju, ka tieši arī šo stingro pārbaužu dēļ pie ieejas varbūt ir daudz cilvēku, kas neatļaujās nemaz neko tādu mēģināt, jo viņi saprot lietas nopietnību ejot iekšā. Bet vēl man bija jautājums, vai tev personīgi ir bijusi klubā situācija pieredze, ka tieši darbiniecēm? Jā. Kāds, ja? Varbūt kaut kādu vienu piemēru pateikt, un kā jūs to atrisinājāt? Tu gribi tagad oficiālo stāstu vai neoficiālo? Ar ko tu pats esi gatavs teikt? Es varu pateikt par to, ka... Tu vari pateikt neoficiālo, ja tu esi gatavs es esmu pats personīgi izmantojis fizisku spēku pret cilvēku, kurš ir pretīgi apgrābstījis manas darbinieces un uzspļāvis viņām virsū un pēc tam atgriezies atpakaļ, lai vēl izdarītu lietas. Un es varu teikt godīgi par to, ka es neizsaucu policiju tajā gadījumā, bet mēs paši risinājām šo situāciju, jo tas bija pārāk traki. Un
Ir, protams, situācijas, kad policija diezgan bieži viesis arī pie mums, jo visu laiku notiek, nevis visu laiku, bet reizēm notiek visādi kipiši ārā uz ielas vai kaut kas tam līdzīgs. Tas pat nav saistīts ar jums. Tas nav saistīts ar mums tieši tā, vai arī cilvēkiem, kas iet garām un sadzārušies. Bet, manuprāt, tas ir viena no svētākajām lietām, kad atnākot uz manu vietu. Tu vari droši. Jā, un ja tu piesiet, saprot, mēs darām to, lai klienti justos droši. Un tad tev vienkārši vienā brīdī tā ģimene, kas ir tavi darbinieki, kas strādā, lai tev būtu labi, lai viņiem būtu labi, lai uzņēmums plauktu un zeltu. Tev vienkārši sēž rupjas tēviņš uz terases un vienkārši uzšauj pa pakaļ tavai darbiniecei. Sorry, tas nav normāli. Tam svēta tic. Es svēta tic vardarbībai, ka tā ir nepieciešama. Es neesmu vardarbīgs cilvēks, un es neesmu par vardarbību, bet, sorry, viņš... Bet ir čoks, nesaprot citādāk, blēd. Ir čoks, nesaprot. Es pilnīgi ok, saku par to arī šobrīd necenzēto versiju, jā, vai es viņam iesitu? Jā, es viņam iesitu. Un es nevienā brīdī, ja man būtu jādīlo pēc tam ar policiju ar tām sakām, es arī dīlotu. Jo es uzskatīju, ka tas ir vienīgais veids, kā vispārīgi, es atvainojos, bet, man visādi lamuvārdi vienkārši tā galvā, un es gribu pateikt ļoti sliktas lietas, man īstenībā tikko bišķi uzvilkšas. Labi, mēs tūlīt beigsim, mēs tūlīt ejam tālāk. Jo es vienkārši atcerējos tieši to situāciju, bet jā, tas notiek, un tas notiek bieži, un tādēļ mēs bieži vien nejautājam, ja mums darbinieks pasaka apsardzēji vai kādam no mums, kad tas džeks ārā, tad mēs nejautājam. Tā kā alfa vienība, bet nesitām, bet mēs izmetam ārā uzreiz. Saprotams. Un mēs nerisinām situāciju. Jā, ja darbinieks pasaka, ka tas cilvēks ir jāizmet ārā, viņš tiek izmests. Viņam netiek jautāts jautājums. Malčs, vecīt, daudz cieņas par šo. Labi, davai, priekā, Malčs, ka jūs tā darat un turpināt uzturēt drošību, lai dāmas jūtas droši. Tieši tā. Par jums, dāmas. Mūsu 7. dzēriens ir single malt viskijs The Singleton 12 Years Old 40 grādi. Tam piemīt saldas augļu aromātu notis, ko nodrošina lēns destilēšanas process. Pateicoties viskija izturēšanai ozolkoku mucās, tam ir maiga, salda, kraukšķīgu riekstu garša. Ui, ka šitais bija labs, bļā. Šitais man patika. Tātad es tev vēlreiz apsveicu ar tavu zelta mikrofonu. Pēdējais dzēriens šokar. Un kā jau Nauris teica, kad, manuprāt, mūsuprāt, vispār tas ir vissvarīgākais, jo tas ir tautas balsojums. To neietekmē nekāda fucking žūrija, nekāda kritiķi. Bet tas, ko es gribēju paprasīt, tu noteikti pamanīji, ka internetu pēc tam pāršalca nākamajā dienā gan Račīnska, gan Ruda komentāri diezgan, kuriem es pievienojos. Es pievienojos tam, ko viņi teica. Es neprasu tev prasīt tavu viedokli, bet viņi būtībā, jūs varat visu atrast internetā, pastīties un Facebookā, nošērot, bet viņi iestājas par to, ka ir ļoti, ļoti nepieciešams radikāls pārmaiņas, jo mēs jau kuro gadu, lai arī pasākums, ka pasākums būtībā atgādināja korporatīvo, tā kā kotlašnieku, bet mēs joprojām milzīgi atpaliekam no Eiropas, kaut vai tās pašas Lietuvas, pizģēts kā Lietuvā, no mūzikas apbalvojumi. Un tāpēc man ir jautājums, vai tu esi lietas kursā un vai tev ir kāds komentārs par to, jo tu zini, par ko es runāju. Es ļoti labi zinu, par ko tu runā, un man noteikti, man noteikti būs komentārs par šo, un tā kā es sākšu ar to pozitīvo. Sāc pozitīvo, jā, varbūt. Zelta mikrofons. Bet, un tieši par to es arī esmu ļoti priecīgs, ka man viņš ir tieši šajā kategorijā, kur, jo es būšu godīgs, es neuzticos žūrijai, un es varu rekordu žūriju, man neielikt toreiz top 16-niekā uz Supernovu. Un par muzikālo banku arī parunāsim. Jā, parunāsim arī par muzikālo banku, jo tur tas viss ir kopā. Redz, kur man ir bišķi sāp par to žūriju. Es varu aizskriet pačurāt? Jā. Jā, paldies. Pagaidzi, turpini runāt? Pozitīvās lietas. Tu pabeidz to, ka tu žūrijai neuzticies. Jā, par pozitīvo runāju, jo tas bija par zelta mītu. Un žūriju, Tu sāc negatīvo. Es sāku negatīvo? Jā. Es vispār vienkārši neuzticos žūrijai. Un es nezinu, daudz noteikti, ja kāds no žūrijas locekļiem, kas vienā no šīm lietām, ko es pieminēšu, ir bijuši, ka jūs teiksiet, nē, viss ir godīgi, es atvainojos, kā var būt godīgi, ja mēs runājam par to pašu muzikālo banku.
Man ir dziesma ar nosaukumu 25. Es zinu savu fucking fanu bāzi, vai ne? Bet to mēs esam pārliecinājušies gan šeit, Mēs arī gan tur. zinām muzikālo banku, jā, mēs arī zinām šo. Un vienkārši, un es zinu, kā cilvēki man balsoja, un visu pārējo, un tad vienkārši es netieku tajā top 15, kas ir ok. Un es nav tā, ka es baigi pārdzīvoju, un tagad tieši kārties par to, nē. Notiek visādi dzīvē, un jāmāk ir zaudēt, un man zaudēt ir sanācis diezgan daudz, tā kā es to māku. Cik pozitīvi uzmanības motivējoši. Bet tad tas jautājums vienkārši, kas ir šī žūrija, un kāpēc, lai šī žūrija būtu tiesīga izlemt kaut ko vispār? Es nevaru tev pateikt arī tieši, kas jāliek žūrijā. Protams, Jānis Krīvēns, tas ir bez bazara, vai ne? X-faktors, kāpēc es nesaprotu, vēl joprojām nav paģējis. Balss kā X-faktors, pāļu bazars. Un tas pats ir ar gan muzikālā banka, gan rekrutminētā Supernova iepriekš. Man iebalsoja iekšā kā tauta, kā 17. dalībnieku, kuras nebija ielikts vispār starp top 16 un pabeidzu konkursu 4. vietā, cīnoties reāli par uzvaru. Tad kur ir stādi, pēc kā mēs vērtējam? Kas ir tie kritēriji? Un, labi, tas ir par to žūriju un arī par žūriju zelta mikrofonā. Es neesmu nominēts nekur izņemot šeit, un es zinu par to, ka es šeit esmu nominēts ne jau žūrijas dēļ. Manuprāt, pats Elvīna nominēja gada dziesmu. Viņa paši izvēlējās, kuras ir 10 viņa mīļākās dziesmas. Un es neesmu žūrijas dēļ, tad es esmu iekšā cilvēku dēļ. Un cilvēku dēļ es dabūju to balvu. Un tāpēc es esmu ļoti priecīgs. Un tajā vakarā... Tāpēc tev nozīmē kaut ko. Tieši tā, es aizbraucu pēc tam nosvinēt šo visu foršo pasākumu. Es dzirdēju. Un pienāk klāt, es atceros kā divas dāmas. Es miglaini atceros, kas tas par dāmām ir. Bet viņas man saka, Miki, tā kā lielākie sveicieni un viss pārējais. Bet klausies, tas jau bija nākamajā dienā, tad, kad jau bija uzsprādes šitais te... Tā kā bija Rūda ieraksts. Tā kā bija Rūda ieraksts, Račīnska ieraksts, un tā kā jau bija bišķiņš tais uzsprādes, un viņas prasa, ko tu domā? Jā, pasaki, ko tu domā tagad mums? Kā tu pievienojies? Jā, pasaki. Es teicu, godīgi, es priecājos par savu balvu, es priecājos, ka man viņa tieši šajā nominācijā ir, un es varu pateikt par to, ka es domāju tieši tāpat. Es arī pievienojos Rūdam Račīnskim līdz pēdējiem. Jo, tā kvalitāte nebija ok. Kotlašnieks. Tas bija reāls kotlašnieks. Esmu bijis krutākā korporatīvajā Šautauts Olimpikam. Mēs draudzē bijām. Nē, Šautauts Olimpikam. Olimpikam bija uz pusi lielāks un krutāks korporatīvais. Vecī, tā ir, bet par ko mēs vispār runājam? Un zin kā, tas ir pateikts skaļi. Viss varbūt vaina nekritīs uz mani, bet varbūt es to arī iedzērs būtu arī tevi pateicis. Tas nav ok, ka tev atnāk ēpasts par to, ka tev ir jāmaksā skaidrā naudā par plus biļeti. Mums gan pēc tam vajadzēja pārskaitīt. Protams, ka viņi saprata par to, ka tas ir pilnīgi debīli. Ka tas ir izlavījies, ka tas ir izgājis. Jo viņi atsūtīja to visiem. Viņi atsūtīja to tev. Plusiņiem, kas uzstājas, dalībniekiem, mūziķiem jāmaksā, bija par plusiņu 50 fucking eiro. Man nav problēma to pateikt. Pohoļ, tā ir publiska informācija jau šajā brīdī. Man arī bija uz ceremoniju māma, tētis un bračka, un es samaksāju 150 eiro par to, lai viņi varētu paskatīties uz mani. Kā es aizēju pēc balvas, un nezināju, vai es aiziešu pēc viņas. Un tas ir pirmkārt nav ok. Un tas, ka arī tas pasākums pārcēlās uz ATA centru, kur bija nekāda, visi kārtībā ar ATA centru pasākums bija tādā ziņā, telpas ir foršas tur, bet mēs esam pieraduši par to, ka zelta mikrofons bija Ķīpselā. Un tas tomēr mēs pat neesam pieraduši, bet zini, jo pirms Ķīpselas bija fucking Dāles teātris, kas vispār bija, visus gadus atvainojos, Dāles teātris. Ne jau vaina Dāles teātrī, bet tas, ka mēs sēžam tā kā visi plecu pie pleca, klanamies, bet... Ķīpsela bija nice, es biju nopircis biļeti un aizgājis turien. Es savā uzrunā, aizgāju pateikt uzvaras uzrunu un nepateicu vispār, ko es biju iedomājis, ka es pateikšu, es negatavoju nekādu runu, jo es negribēju nodžinksot, vai ne, to visu. Un es aizgāju un es atceros, ko es pateicu, bija tas, ka daudz cilvēki jautāja, kādas man sajūtas, ka es esmu nominēts beidzot, vai ne, pirmo nomināciju dzīvē dabūjis. Pirmā nominācija, pirmais mikrofons. Pirmā uzvara, tieši jā, un es saku, rīktīgi labas, šogad nebūs jāpērk biļeti. To es pateicu, jā. Tiešā. Bet tas vispār nav ok par to, kas un kā tur notiek. Okay. Nominācijas, kas bija pelnījušas visu, manuprāt,
Fins, Patriša Raķeša Jā, zināt. pelnīt. Nu, tas viss bija pelnīts. Astronauti arī diezgan pelnīti. Credo mūža ieguldījums, protams, ka pelnīti. Singapūras satiņas dizains, protams, ka pelnīti. Mēs redzām, ka tas tā kā paldies par piedalīšanos. Zini, bet tā ir tā balva, kas vispār nav saistīta mūziku. Paldies par piedalīšanos. Bet pasākums ir, viņš pakaļā ir. Es atceros, tagad jau nebija šogad, bet citus gadus, kad es atceros, varbūt man kāds var izlabot, varbūt tu man vari, jo tu arī esi pietiekami ilgi industrijā. Nē, esmu tikai vienā bija bijis jāmaksā par iesniegtajām. Bija jāmaksā. Tiešām tev bija jāsamaksā, ja tu gribi, lai vispār izskatītu. Jā. Jo tur bija līdz tam un tam datumam ir 20 eiro, līdz tam un tam datumam 40 eiro un par katru nomināciju atsevišķi. Jā, par katru nomināciju atsevišķi. Vismaz tas vairāk nav. Jā, bet tā ir pa plusiņiem. Kaut kā jāatcīt atpakaļ. Jā. Interesanti. Un tad es arī nesapratu īsti to, laikam, galdiņu izvietojumu un to domu, kā, tur var nopirkt jebkurš cilvēks galdiņu. Un, nē, tas ir ok, bet tajā pašā laikā, kad tev ir atnākuši blakus cilvēki pavadīt labu laiku, un vienkārši kā man pazīstams cilvēks, viņš šodien teica par tieši šīm nominācijām, un ka viņš pēc šī brīža viņam tas pasākums beig vairs neinteresē, ka viņš saņēma tādu attieksmi, ka tu aizēji un gaidi tiešām savas lielās nominācijas un vispārējo, un to pie blakus galdiņa vienkārši cilvēki brutāli kož un saka stulbus komentārus un bļaustās, un tad arī, man liekas, ir jāizdala to zonu, kur ir tā kā varbūt mākslinieki un kur ir apmeklētāji, kas pērk biļetes. Jo es tā kā nesaku par to, ka vajag kādu šķirot, es vienkārši saku par to, ka, tomēr tu atnāc uz to lietu, man liekas, noskaņojies par to, ka, hei, varbūt es dabūšu to balvu, tev blakus saka par to, jūs mūziķi visi pimps sūkājat vai ne, vispārēj. Tas nav ok. Jā, labi. Nē, tas, ka es to vecīgi esmu pieredzis, cits stāsts. Labi, paldies par atklātību un jā, ceram uz izmaiņām. Ir pienācis laiks. Jo ir kur augt. Ir pienācis laiks. Jā, priekā. Salut. Tiekās. Mūsu 8. dzēriens ir rums Zacapa 23-year-old Solera Gran Reserva 40 grādi. Bagātīgs Gvatemalas tumšais rums. Zacapa rumam piemīt spēcīgs aromāts ar lielu krāsu un bagātīgu garšu. Zacapa ruma sastāvā jaunākais rums ir izturēts vismaz 6 gadus, pārējie līdz 23 gadiem. Jā, vesels. Es gribēju paprasīt, protams, joprojām, diemžēl, joprojām aktuāla tēma, karš Ukrainā, un pēdējā lieta par klubiem, es gribēju paprasīt, vai tu jūti, kā karš Ukrainā ir ietekmējis klubus Rīgā? Vispār visu to nozaru. Vispār. Un vai ir ukraiņu darbinieki kaut kādi pieplūdums? Tā, šis ir man diezgan garš stāsts tagad būs, jo man tur ir daudz tēmas pie kā apstāties. Tu skaties, vecī, tu arī neesplats. Tu mani mūdienas priekš. Sāksim ar to, kad vispārīgi kā sākās, kā mainījās tendences un kā cilvēki skatījās pirmajās dienās, kad sākās karš, kuras arī vispār nezināja, kur likties un ko darīt, un tāda tukšuma sajūta un baiļu sajūta un vispārīgi tāda sajūta nekad dzīvē man nebija piemeklējusi, un es ceru, ka nekad dzīvē vēlreiz nepiemeklēs. Un tieši runājot par biznesu un to sajūtu, ka cilvēki nezināja, vai viņi drīkst iet atpūsties. Jā, tas bija sākumā. Tu nezināji, vai tu drīksti vispār smaidīt. Jo tas viss bija tā kā, tas, protams, ir diezgan stulbi, bet tāda cilvēka daba pie lietām pierast un lietas aizmirst. Kas ir diezgan bieži šobrīd noticis par to. Ja es arī pats kādreiz skatījos katru dienu pa 5 reizēm ziņu portālus, lai sakot līdz situācijai, šobrīd es to izdaru reiz 2 dienās. Man tas pats. Man, diemžēl, ir pilnīgi tas pats. Man kauns atzīt, bet man tieši tas pats. Man arī kauns to atzīt ir, bet tā tas notiek, un tā tas notiek arī ar daudziem apkārtējiem. Un jā, sākumā tas, es saku, ar biznesu tas bija tāds ļoti skečī. Daudz nāca dzert uz bēdām. Daudzi vienkārši nezināja, vai viņi drīkst iet ārā no mājas. Vai vispār vēl būs tusi daudz? Jā, daudz dzīvoja katru dienu kā pēdējo tajā brīdī. Un tas ir, es saku, ļoti, ļoti briesmīgs atmiņas par to visu ir. Un es arī esmu piedalījies vienkārši visos Ukrainas atbalsta pasākumos. Esmu ziedojis diezgan daudz naudu Ukrainai un centies palīdzēt, kā es spēju no savas puses.
Un jā, nu šī tēma ir kā viņi ir. Un Ukrainas darbinieki, tā nākamā tēma, pie manis ir strādājuši Ukraiņi, un man ir to pieredze bijis viss diezgan ok. Un šobrīd pie manis nestrādā neviens Ukraiņas, bet pirms tam strādāja, un tur viss ir ok, bijis pieredze, arī ok, esam šķīrušies, viņa aizgājuši tālāk. Bet ir divas lietas. Viena ir pozitīvā, kas ir cilvēki, viņi arī mācās daudz valodu, daudz kur strādā un visu kārtību, bet es personīgi, lai kā arī, es cienu cilvēku. Un es cienu par to, ka cilvēks palīdz un ir labsirdīgs un dara, bet man ir pāris cilvēki arī no Ukrainas, kas šeit ir atbraukuši, kuri ir briesmīgi cilvēki. Un viņi izmanto kā attaisnojumu to, ka viņi ir no Ukrainas. Vecīt, jā, zini, ko es tev piemetināšu vēl klāt to, kad es arī esmu, diemžēl, to saskāries. Zini, kā tas labais gals jau palika cīnīties? Daudzi vīrieši spēka gados, kas atbraukuši, es jums garantēju, tie nav labi cilvēki, diemžēl. Lai man linčo, bet es esmu, diemžēl, saskāries. Man bija kaut kāds 2 mēnešus atpakaļ tās gadījums ar taksometru. Es izsaucu taksi, un tu zini, ka taksiem šobrīd nerādās aplikācijās. Bet starp citu, etniski viņi nemaz nav Ukraiņi, lielākoties. Nu, ļoti iespējams, jā. Etniski. Viņi no Ukrainas, bet tas nenozīmē, ka etniski viņi tādi ir. Un, kā tu zini, taksometriem šobrīd tā, ka tev nerāda galamērķi un tev nerāda summu. Tāpēc, lai tā aplikācija būtu godīga, viņi nekad nevarētu tā kā izvēlēties prioritāru. Taksistam tev nerāda ne summu, ne galamērķi. Taksis nezina. Nezinu. Viņš arī nezina summu līdz pēdējām brīdim. Tad, kad tu iekāpē viņu iekšā un uzsāk braucienu, tad viņš tikai uzzina, kur jābrauc. Jā. Un es iesēžos šajā taksometrā 6 no rīta pēc normālas darba nakts. Jā. Un es iesēžos šajā taksometrā, un tad man vienkārši pirmais ir, uz kurien tev jābrauc? Es saku, es dzīvoju pie Mārpas. Un es saku, uz turieni, un viņš saka, cik tev jāmaksā? Es saku, kāda atšķirība? Viņš saka, es saku, cik jāmaksā? Es tādu, man liekas, taksis man bija 12 eiro. Es saku, 12 eiro. Viņš saka, es tev nevedīšu. Krievu valodā. Un es jums saku, tā kā, tur tādi ieslēdzās man jau princips, vai ne? Es nerunāju krievu valodā. Es saku, runā ar mani vai latviešu valodā, vai mēs runāt angliski. Un tad mēs kaut ko angliski tur burtojam. Viņš saka, vispār, kad apmēram atpisies no manis, es esmu no Ukrainas. Un pisies ārā no manas mašīnas. Un es, protams, esmu kungu prātā tajā brīdī, un man uzsita pa nerviem riktīgi. Ņemot vērā to, ko tu esi darījis. Jā, un saproti, un ir tādi daudz vienkārši, un es ko gribu arī pateikt, varbūt cilvēkiem, kas šobrīd skatās šo mūsu sarunu, atcerieties par to, ka ļoti bieži mēs gribam vērtēt visu tautu pēc indivīda, bet laikam mēs to nevaram darīt, jo man ir vairākas pieredzes bijušas. Es, piemēram, ļoti atbalstu Ukrainu un vienmēr iestājos par. Bet, dēļ Ukrainas un pateicoties Ukrainai, es iestājos armijā. Es zinu, visu cieņu tev par to. Bet tas, ko mēs sakam, ka ir, diemžēl, tie izņēmumi un indivīdi atbraukuši, un viņi varbūt mazliet vairāk nekā gribētos, es jau lūdzu, lieciet to aiz ausis, esat piesardzīgi. Jā, tieši tā piesardzīgi. Jo ne jau visi muļķības, ne jau visi tiešām garantējami. Lielākā daļa ir ļoti tiešām izmisuši cilvēki, kuriem vajag palīdzību, bet atcerieties, ka ir arī tā daļa, kas atbraukuši. Tas baigi pretīgi, ka tu dzirdi no cilvēka. Iedomājies, kad cilvēks ir klubā, viņš sadara kaut kādas sūdas, vai ne? Kaut ko, nezinu, tur saplēš vairākas glāzes, pievēm, mēģina kādu kauties, viņu izmet ārā, un pirmais, ko viņš saka, skatoties tam apsargam sejā, ir iz Ukraiņa. Un tad tu saproti, bļāviens, Jā, un vēl krieviski. Jā, un vēl krieviski. Oh, the irony, tā kā savelciet punktus kopā. Un es vienkārši gribu pateikt par to, ka mēs, protams, atbalstam jebkurā gadījumā Ukrainu, bet vienkārši dažreiz tie daudzi, es drīkst lamāties, jā? Drīkst lamāties, jā. Tie dalbejobi, kas pāris ir šeit atbraukuši un vienkārši dzīvo uz tā rēķina. Ja viņi vispār ir. Uz tā rēķina, ka viņu valstī ir karš, viņi dzīvo uz tā rēķina, tāpēc, vienkārši nespriediet lūdzu pēc tiem idiotiem. Jā, nespriediet lūdzu pēc tiem dalbāniem. Labi, vecīt. Mierā tīģeri. Es gribēju tev, Mik, pateikt milzīgi paldies, ka tu atnāci, ka tu izbrīvēji laiku sasprintajā darba dienā. Mēs atnācām. Jūs atnācāt. Es tev gribēju pateikt vēlreiz milzīgi paldies. Un tā tad albums 20. marts.
Un lielais koncerts 20. aprīlis. 20. aprīlis, biļetes, biļešu servis. Ir kaut kas, ko tu vēl ieplūkot? Jums darbinieks nevajag kaut ko tādu? Tagad ir īstenībā diezgan ok. Es gribu ieplūkot par to, ka, ja cilvēkiem ir bijis bail no vecīgas, nebaidieties, atnākat ciemos. Jā. Es tur būšu uz vietas, sagaidīšu, izvedīšu jums tūri, ja vajadzēs. Super, tas ir iedrošināši. Mika, paldies tev milzīgs, tu esi tiešām brīnišķīgs cilvēks, tu esi brīnišķīgs mūziķis, brīnišķīgs uzņēmējs, tā kā vairāk tāds kā tev. Paldies, atceries. Priekā vecīt. I'm just a sinner. Stulbs un bīstams. Mūsu pēdējais dzēriens ir Bourbons Bulleit Bourbon 45 grādi. Bulleit Bourbon ir Kentucky Bourbons, ko iecienījuši bārmeņi un miksologi visā pasaulē tā augstā rudas satura un raksturīgās garšas dēļ. Recepte tapusi iedvesmojoties no 175 gadus senas viskija darīšanas tradīcijas, izgatavots no tīra Kentucky kaļķakmens filtrētā ūdens un dedzinātām amerikāņu ozolkoka mucām. Bulleit Bourbon piemīt intensīvs, pikants raksturs, zīdaina garša un dūmu pieskāriens. Kā jaunībā. Tev joprojām jaunība, man jau drīz vajag pakāpt džerziju. Zini, ka tu saproti, ka tev beidzas tā jaunība? Kad sanāk, ka sāk parādīties blackout. Tev ir, vai ne? Patiesībā sen nav bijuši, jo es vairāk nenodzaros tik ļoti. Es arī ne. Man būtu blackout. Bet es to nesaucu par blackout, tikai bezfilmu, es to saucu par traileri. Traileri? Jā, tas ir tikai labākie momenti. Highlights. Super. Labi. Davai, pūšam alkometru. Sākumā iepūt tur. Iepūt sākumā niķi. Nerāda neko. Nē. Nē, rāda gan! Daudz balsojums! Rāda! Stop, nomierinies, viss stop. Pietiek, traksies. Šireiz būs, man liekas, 0,53 tikai? vecīgi. Davai vēlreiz, neticu. Mierīgi. Es neticu. Tagad būs Bļā, Miki, you build different vienkārši. Vecīgi. Visu fucking cieņu. No. Nav tik slikti, 0,75. Man tomēr arī noskrējiens un kilometrāžu. Tu apliec tikai pa 20 km/h. Mierīgi, paldies, vecīgi. Paldies, tev, atceries. Paldies.